Labdien, godātie Latvijas skolas somas radītāji, uzturētāji, attīstītāji, atbalstītāji, lēmumu pieņēmēji. Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā es no sirds jūs sveicu programmas Latvijas skolas soma 5 gadus jubilejā, jo tiešām Latvijas skolas somas vārds Latvijā skan kā atpazīstams zīmols, un ar lepnumu to var tā dēvēt, jo skolas soma patiešām kopš 5 gadiem, kad pirmo reizi tikāmies arēnā Rīga, lai iepriecinātu skolas bērnus, ja arī tad darītu zinām šo faktu, ka ir piedzimis tāds bērns Latvijas skolas soma, te nu mēs esam. Es jums nospēlēju, sveicot jūs suitu melodijas, jo pati esmu kaimiņiene suitiem, es esmu Ventspilniece, un tāpēc arī, ka Ventspilē arī spēlēja dūdas, tad uzskatīju par nepieciešamu to iemācīties. Mēs mācāmies visu savu dzīvi, kā arī Latvijas skolas soma mūs māca. Un gribu teikt, ka Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas sadarbībā ar grodiem partneriem Latvijā, kas ir pašvaldības, kas ir izglītības un kultūras institūcijas, kas ir nevalstiskās organizācijas, kas ir partneri arī ārvalstīs, mēs darinām kopā Latvijai būtiskus spilgtus notikumus. Jau pat izskanējušie šovasar vispārējā latviešu dziesmu deju svētki, svinot tradīcijas 150 gadi, nemateriālā kultūras mantojuma saraksts, kas gan nav tikai stīvs saraksts, bet tas ir piepildīts ar dzīvām kultūras vērtībām Latvijā, visās vēsturiskajās zemēs. Tā ir kultūra izglītība, milzīgs tīkls, kas ir darbojies Latvijā, jeb pastāvējis daudzas desmitgades, un tātad dod būtiski ieguldījumu arī profesionālajā mākslā un mūzikā, un arī skolas soma, kuru mēs ar lepnumu šodien daudzinām, un tad es esmu pārliecināta, ka ar iedvesmu mēs visi dosimies mājās, lai turpinātu šo darbu, lai radītu jaunas idejas. Un kā jau arī kultūras ministra minēja, 230,000 Latvijas skolas bērnu dažādos vecumos var justies laimīgi, jo nevienmēr jau ir tā, ka bērniem ļoti patīk, ko pieaugušie viņiem ir sadomājuši. Bet šajā reizē es esmu pārliecināta, ka tas veids, kā bērniem ir ļauts un jauniešiem apgūt šo kultūru, mākslu un visas izpausmes, kas kultūrā pastāv, ir tik vienkāršas, pieejamas, demokrātiskas, un mēs gribam ticēt, ka arī mūsu bērnos visas šīs labās īpašības, tie novērojumi kļūs par viņu dzīvesveidu, darbību, par viņu uzskatiem, jo viņi būs tie tālāk, kas veidos Latvijas nākotni. Es arī vēlreiz no sirds jūs sveicu šajā brīnišķīgajā dienā, un tad piedzīvojam to kopā. Paldies!